Priekš sevis es varu paņemt daudzas lietas, kad es saprotu arī dziļāk kādas tēmas. Noderīgi kalpošanai ir vieglāk pārvarēt kaut kādas grūtības, ja tu zini Dievu vārdu, izproti viņu labāk. Un katru reizi jau, kā mēs mācāmies, tas ir process, kurā mēs pilnveidojamies, kurā mēs atzīstam, ka mēs neesam pilnīgi. Jā, Dieva vārds saka, ka mēs pilnību sasniegsim tikai tad, kad nonāksim pie viņa. Tad šis process, ka mēs varam mācīties, ir ļoti vērtīgs. Mani sauc Aija, un es pašlaik arī studēju šeit, Bībeles skolā. Dievs man brīnišķīgi vadījuši šo skolu. Esmu pateicīga Dievam, jo viņš ir brīnišķīgi stiprinājis un devis visu nepieciešamo. Un tas priekš manis arī ir bijis par tādu liecību, ka šie mazie solīši, ko mēs izdaram, lai tuvotos Dievam, viņš tos ļoti novērtē. Es gribu iedrošināt tik vienu, kas sajūt vēlmi iet dziļāk Dievā, tad šī ir īstā vieta, kur pieteikties un kur augt un iet Dieva dziļumos. Es esmu Mārīte Pabre no Jelgavas. Un jāsaka paldies Dievam Kristīgiem radio, jo es dzirdēju vienkārši reklāmu, kad atverās skola, notiek nodarbības, un es domāju, jā, tie ir manējie. Vienu dienu kārtīgi nedēļā mācīties, no rīta līdz vakaram, nekas netraucē, nekur nevar novirzīties, nekādi darbi, un es izvēlējos izmantot šo iespēju, un jāsaka paldies Dievam. Gribēju, lai manā garīgajā dzīvē notiek veselīgas izmaiņas, gribējās tādu karstumu uzturēt. Un tāpēc es pateicos šai Bībeles skolai un pasniedzējiem par to, ka man bija iespēja. Man liels prieks, ka es iepazinos ar jauniem cilvēkiem un varu ieteikt visiem iesākt kaut ko jaunu ticības lietās. Sveiki, mani sauc Sigita, esmu no draudzes Kristus mācekļi. Vērtīgi, pēc tam ir piepildījums, daudzas atklāsmes, atbildes uz dažādiem jautājumiem. Un priekš sevis man tā ir savas ticības nostiprināšana un atbildes uz saviem jautājumiem, kuriem līdz šim nevarēju atrast pareizo skaidrojumu. Я Татьяна Бачурина, приехала из Казахстана сюда, уверовала я здесь уже, благодаря нашему пастору, нашим братьям, сестрам, которые помогают мне, смогла все-таки поступить в эту школу. Что я могла получить в этой школе? Ну да, много знаний открывается, и пища такая уже твердая, более твердая, чем я, например, бы получала где-то там дома. И очень много затронула о характере, о команде. И в этом думаю, что буду расти. Ну, я благодарю всех пасторов, всех, кто служит в этой школе. И также, конечно, я рекомендую учиться. Нам нужно ученичество, нам нужно возрастать духовно. Нам нужна эта пища, чтобы быть здравыми и нести Царство Божие истинно, без всяких примесей. Mani sauc Vilnis, es esmu no Kuldīgas puses. Gribu teikt, ka es ļoti pateicīgs Dievam par to, ka es varu būt šajā Bībeles skolā, veltīt tam laiku. Mums ik pa laikam vajag atjaunoties, mums ik pa laikam vajag izkāpt ārā no ikdienas tādas rutīnas, no tā, kas varbūt ir tik ļoti pierasts, kaut kādā veidā paņem mūsu spēks, varbūt mūsu resursus. Vienkārši izkāpt ārā, atjaunoties, varbūt no jauna noformulēties kādas lietas, kādas atziņas, kādas patiesības, lai pēc tam ar to iet, kalpot, nest tālāk. Tiešām es pateicīgs un ieraugu, ka šī ir tā vieta, kur to var saņemt, kur to var piedzīvot. Меня зовут Самуил, мне 18 лет, и я хотел всем, кто смотрит это видео, посоветовать данную школу «Родник жизни». То, чему учит эта школа, это действительно бесценная информация от Бога для нас, вечная цель, которую дает Бог. И это прям олицетворение того, что Бог действительно дает каждому человеку цель. И эта школа помогает найти эту цель, укрепиться за нее и дает все те инструменты, которые помогают достигать этой цели. Те, кто ищет предназначение в Боге, как, например, я, молодой человек, которому 18 лет, то эта школа вам обязательно в этом поможет.